Sveiki! Jaunā ģenerāla prokurora Armīna Meistera izlolotā un izauklētā prokurore Santa Berga man ir cēlusi apsūdzības par to, ka es mantkārīgos nolūkos esot sarakstījis un izdevis vispirms grāmatu Hienu banda un pēc tam grāmatu Hienu biznesa projekts. Un ka ar šīm abām grāmatām es esot cēlis noziedzīgi neslavu diviem kristālskaidriem cilvēkiem. Nošautā bēdīgi slavenā Mārtiņa Bunkus brālīšiem Kristapam un Kasparam. Šodien un nākamajās 3 dienās es jums pastāstīšu par visām 4 prokuroras Santas Bergas man celtās apsūdzības epizodēm. Jā, tieši tā. Abās grāmatās ir atrastas kopumā precīzi 4 epizodes, kurās es esot abiem brālīšiem vai kādam no viņiem cēlis neslavu. Katru no šīm epizodēm es jums izstāstīšu un paskaidrošu, kāpēc Santa Berga var kļūt par pirmo prokuroru Latvijas Republikas vēsturē, kura nonāks aiz restēm par apzināti nepatiesas apsūdzības celšanu. Un tātad lasam prokuroras Santas Bergas apsūdzību 1. epizode. Lato labs apzinoties, ka viņa sarakstītajā grāmatā Hiena banda 1. daļa minētie fakti par Kristapu Bunkus un Kaspara Bunkus ir apkaunojoši un neatbilst īstenībai, apgalvoja un tīši sacerējumā iekļāva nepatiesus apkaunojošus izdomājumus par Kasparu Bunkus un Kristapu Bunkus, proti. Hiena banda 1. daļa 40. lapā norādīts: Bunkus ģimenes locekļi pēc dēla un brāļa nāves ir nevis iekrituši nepārvaramā šokā un ciešanās, bet gan faktiski nekavējoties metušies iztīrīt Mārtiņa Bunkus slepenos seifus, lai piesavinātos tā vai cita seifa saturu. Lasu fragmentu no Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldei adresēta Daces Bunkusas, kas ir Kristapa Bunkus un Kaspara Bunkus māmiņa, parakstīta iesniegumu par krimināla procesa ierosināšanu. Es, Dace Bunkus, pārstāvu savas mātes Ainas Ievas Pentjušas intereses. Man Aina Ieva Pentjuša bija izdevusi pilnvaru savam mazdēlam Mārtiņam Bunkus. Uz šīs pilnvaras pamata Mārtiņš Bunkus atvēra un lietoja individuālo seifu uz Ainas Ievas Pentjušas vārda akciju sabiedrībā SEB banka Rīdzenes filiālē. Sakarā ar Mārtiņa Bunkus slepkavības faktu 2018. gada 30. maijā tika uzsākts krimināla process. 2018. gada 4. jūnijā mans bijušais vīrs Ojārs Bunkus, izmantojot Ainas Ievas Pentjušas uzticēšanos, ieradās pie Ainas Ievas Pentjušas un aizveda viņu uz akciju sabiedrības SEB banka Rīdzenes filiāli, kur piesavinājās seifā esošās mantas, kas piederēja Mārtiņam Bunkus. Konkrētajā gadījumā Ojārs Bunkus ļaunprātīgi izmantoja Ainas Ievas Pentjušas uzticēšanos, noklusēja patiesos faktus un piesavinājās seifa saturu. Tātad Dace Bunkusa iesniegumā norāda, ka 2 Bunkus ģimenes locekļi ir aizgājuši un iztīrījuši Mārtiņa Bunkus seifu. Tieši tā, kā grāmatā rakstīts. Grāmatā nav rakstīts, kuri konkrētie Bunkus ģimenes locekļi ir bijuši tie, kas ir tīrījuši seifus. To, ka tur rakstīts Kristaps un Kaspars, spēja izlasīt tikai koruptā vai stulbā, vai koruptā un stulbā prokurora Santa Berga. Ja jūs klausījāties uzmanīgi, jūs teiksiet, ka bet tur ir rakstīts grāmatā Bunkus ģimenes locekļi pēc dēla un brāļa. Brāļa, tā tad norāde uz kādu no brāļiem. Lasam Daces Bunkusas 2020. gada 22. jūlija liecības. Sakarā ar manā iesniegumā ietvertajām ziņām par SEB banka esošo seifu varu liecināt, ka es nezinu, kādi tieši naudas līdzekļi, dokumenti vai priekšmeti atradās seifā, bet es uzskatu, ka seifā varētu atrasties naudas līdzekļi lielā apmērā, kurus vēlāk Kaspars Bunkus iespējams izmantoja fonda izveidošanā. Par to apstākli, ka seifa saturs ir nonācis Kaspara Bunkus rīcībā,
Jo Mārtiņa Bunkas slepkavības dienā es dzirdēju, ka Kaspars Bunkus bija devis uzdevumu rītdien, 31. maijā, kopā ar manu māti aiziet uz kādu banku. Tajā brīdī man nebija zināms, ka runa iet par SEB bankā esošo seifu. Kaspars Bunkus. Ja ar to nepietiek, ir vēl viens Daces Bunkuses iesniegums. Iesniegums par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem un tiesību sargājošo iestāžu darbinieku nepieļaujamu ietekmēšanu. Pēc seifa atslēgas saņemšanas iespējams Ojārs Bunkus un Jolanta Krastiņa iztukšoja seifu un tā saturu piesavinājās. Uzskatu, ka šādas darbības tika veiktas mana dēla Kaspara Bunkus uzdevumā. Ja ar to vēl nepietiek, tad jau 2020. gadā bija vesela virkne mēdīju publikāciju. Piemēram, minēsim kaut vai portālu Delfi publikāciju. Bunkus ABLV bankā esot lietojis 2 seifus, bet lielākais bijis uz vecmāmiņas vārdu. Nelaiķa māte Dace Bunkus uzskata, ka šīs darbības esot veiktas, proti seifa tīrīšana ar Mārtiņa brāļa Kaspara Bunkus un viņas bijušā vīra Ojāra Bunkus ziņu. Diezgan viss skaidrs, vai ne? Koruptā vai stulbā, vai koruptā un stulbā. Prokurore Santa Berga ir cēlusi apzināti nepatiesu apsūdzību. Kāpēc apzināti? Tāpēc, ka šī te Bunkus krimināllietas materiāli visi kā viens ir publicēti tieši tajā grāmatā, par kuru Santa Berga man ir cēlusi apsūdzību. Un te nu pārējiem pie krimināla likuma. 290. pants. Personas saukšana pie krimināla atbildības, zinot, ka tā nav vainīga, ja to izdarīs prokurors. Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību vai sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Protams, koruptā vai stulbā vai koruptā un stulbā prokurora Santa Berga, glābjot savu ādu, var mēģināt teikt, ka viņa nemaz nezināja, ka tur ir tādi materiāli, ir tādas publikācijas, ir tādas liecības. Viņa vienkārši nezināja. Prokurora Santa Berga ir tā, kas ir procesa virzītāja. Viņa ir tā, kas ir cēlusi apsūdzību. Viņa ir atbildīga par to, ka pārbauda Mentu Zaņķa izmeklētāju safabricēto un vajadzības gadījumā noskaidro, dod papildus uzdevumus un tā tālāk un tā tālāk. Ir acīm redzams, ka neko tādu prokurora Santa Berga nav darījusi, un līdz ar to iestājas krimināla likuma 319. pants – valsts amatpersonas bezdarbība. Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja valsts amatpersona tīša vai aiz nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma uzlikta uzdevuma jāizdara, soda ar brīvības atņemšanas laiku līdz 3 gadiem, vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Un vēl ir 342. pants par dienesta pienākumu nepildīšanu, kā arī par nolaidīgu to pildīšanu, ja tā rezultātā radīts būtisks skaitējums. Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem, vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Jūs jautāsiet, kā var ienākt prātā tādai stulbai vai koruptai, vai stulbai un koruptai prokurorei Santai Bergai ierakstīt apsūdzībā acīm redzami izdomātas, realitātē neeksistējošas lietas, kuras ir tik vienkārši pārbaudāmas. Paņem grāmatu, paņem liecības, izlasi, salīdzini. Atbilde ir vienkārši. Šī te Mentu Zaņķa un korupto prokuroru suga ir pieradusi pie absolūtas nesodāmības, un tāpēc to stulbā nekaunība nezina robežas. Bet paskatīsimies, kā būs šoreiz. Rīt prokuroras Santas Bergas Lato lapsam celtās apsūdzības 2. epizode. Visu labu!